Laipni lūgti brīnišķīgajā literatūras pasaulē. Šodien mēs izzināsim franču mīlas romāna Bīstamie sakari pasauli. Šis romāns, kas sarakstīts 18. gadsimta otrajā pusē, risinās Francijas aristokrātijas sabiedrībā tieši pirms revolūcijas, un stāsts tiek izstāstīts vēstuļu formā. Aristokrāti, kas iegrimuši izvirtībā un baudkāri. Viņi ir ieslodzīti varas un kārdinājumu tīklā. Bīstamie sakari ir sarežģīts un aizkustinošs stāsts par mīlestību, kaisli, nodevību un atriebību, tēmām, kas ir aktuālas visos laikos. Stāsta centrā ir Mertējas marķīze un Valmona Vikonts. Kādreiz mīlnieki, tagad viņi ir meistarīgi stratēģi, kas spēlē bīstamu spēli. Izmantojot savu intelektu, šarmu un morāles neievērošanu, viņi manipulē ar apkārtējiem, novedot tos līdz iznīcībai. Caur vēstulēm mēs kļūstam par lieciniekiem viņu sarežģītajiem plāniem un nežēlīgajai atriebībai. Stāsts attīstās elpu aizraujošā tempā. Bīstamie sakari ir aizraujošs darbs, kas pēta cilvēka sirds tumšākos nostūrus un spēka dinamiku, kas valda sabiedrībā. Kāpēc šis romāns, kas sarakstīts pirms vairāk nekā 200 gadiem, joprojām spēj mūs tik ļoti aizraut? Atbilde ir vienkārša. Tas ir tāpēc, ka tas runā par mūžīgām tēmām. Mīlestība, kaisle, greizsirdība, atriebība. Šīs emocijas ir nemainīgas un visiem saprotamas. Lai gan varoņi dzīvo pagātnē, viņu pieredze atspoguļojas arī mūsu dzīvē. Cīņa par varu, nodevība, intrigas. Ar šīm lietām mēs saskaramies arī mūsdienu sabiedrībā. Kā vēsta teiciens, dzīve pārspēj kino, cilvēku attiecības ir sarežģītas un neparedzamas. Viens no galvenajiem elementiem bīstamajos sakaros ir manipulācija. Mertējas marķīze un Valmona Vikonts ir manipulācijas meistari, kas ar apkārtējiem spēlējas kā ar šaha figūrām. Viņi izmanto cilvēku vājumu, kurina kaisli un nekautrējas no nekādiem līdzekļiem, lai sasniegtu savus mērķus, pat ja tas nozīmē sāpināt citus. Šis romāns asi atklāja manipulācijas psiholoģiju un viltīgos paņēmienus, ko izmanto, lai ietekmētu un kontrolētu citus. Biedējoši, bet šāda manipulācija joprojām pastāv mūsdienu sabiedrībā, darba vietā, politikā un pat mūsu personīgajā dzīvē. Vēl viena svarīga tēma šajā romānā ir atriebība. Ievainots lepnums un nodevība liek varoņiem atriebības liesmās. Tomēr atriebība bieži noved pie traģēdijām, sāpinot ne tikai upurus, bet arī pašu atriebēju. Kā vēsta teiciens, kas citu bedrē rok, pats tajā iekrīt. Arī Mertējas marķīze un Valmona Vikonts, akli sekojot atriebības kārei, galu galā kļūst par savu intrigu upuriem. Bīstamie sakari ir spēcīgs brīdinājums par to, ka atriebība ir divgalvains zobens, kas var atstāt neizdzēšamas rētas uz visiem iesaistītajiem. Mertējas marķīze ir viens no sarežģītākajiem un valdzinošākajiem sieviešu tēliem franču literatūrā. Šoderlo de Laclos romānā Bīstamie sakari viņa ir īsta intrigu un sociālās ietekmes meistare. Viņa ir apveltīta ar asu prātu, vēsu spriedumu un nelokāmu gribu, padarot viņu par bīstamu pretinieci. Spēja lasīt cilvēku domas un paredzēt viņu rīcību, padara viņu par biedējamu spēlētāju mīlestības un varas spēlē. Jau kopš bērnības viņa ir iemācījusies slēpt savas emocijas un nevainojami spēlēt savu lomu, lai izdzīvotu vīriešu dominētā sabiedrībā. Izmantojot savu intelektu, viņa ir iemācījusies manipulēt ar apkārtējiem un panākt savu. Viņa zināja, Mertējas marķīzei vara ir spēle, un cilvēki ir tikai figūras uz viņas šaha galda. Katra saruna, katra tikšanās ir rūpīgi izplānota un īstenota ar pārsteidzošu precizitāti. Viņa redz pasauli kā milzīgu šaha laukumu un ir gatava uz visu, lai gūtu uzvaru. Viņai sagādā prieku manipulēt ar attiecībām, sagraut reputācijas un īstenot atriebību, un to visu viņa dara ar vēsu aprēķinu. Viņas ierocis ir vēstules, kas bieži vien kļūst par divgalvainu zobenu. Katrs vārds, katra frāze ir rūpīgi izvēlēta, lai ietekmētu un kontrolētu apkārtējos. Mertējas marķīze ir īsta stratēģe, kas prot pārvērst savus trūkumus par priekšrocībām un varu. Tikmēr Valmona Vikonts ir augsts un aprēķinošs donžuans. Šarmants, asprātīgs un neatvairāms, viņš kolekcionē sievietes kā trofejas. Tomēr zem šīs pievilcīgās maskas slēpjas cinisks vīrietis, kurš gūst prieku, izmantojot sieviešu vājumu. Valmona Vikontam pavedināšana ir varas spēle, un viņš nekautrējas izmantot savu šarmu kā ieroci, lai sasniegtu savus mērķus. Tas nozīmē salauzt un izpostīt dzīvi. Viņš var šķist nežēlīgs un
Valmona Vikonts nav viennozīmīgi ļauns tēls. Viņam piemīt jūtas, gan viņš cenšas tā. Mertejs un Valmonas attiecības ir biju sakaru stūris. Kādi mīlnieki dalās cinismā uz pasauli, iksmē pēc varas un vēlmei kontrolēt viens otru. Viņi provocē viens otru, mudinot uz arvien nežēlīgākām intrigām. Tomēr viņu attiecības nebūtu nav līdzvērtīgas. Starp viņiem pastāvīgi virmo sāncensība un neusticēšanās. Viņi nemitīgi cenšas iegūt pārsvaru, atmaskojot viens otra vājumu un apliecinot savu pārākumu. Viņu psiholoģiskā cīņa, kas ir pilna ar pavedināšanu, nodevību un atriebību, neizbēgami noved pie traģiska noslēguma. Bīstamie sakari, pateicoties savai mūžīgajai pievilcībai, ir iedvesmojuši neskaitāmas filmas un TV seriālus. Šie darbi, iedvesmojoties no Laklo romāna, piedāvā dažādas interpretācijas, pielāgojot sižetu mūsdienām, mainot varoņus vai koncentrējoties uz konkrētām tēmām. No klasiskās 1984. gada filmas adaptācijas Stevena Frearsa režijā līdz Rodžera Kambla mūsdienu versijai Cruel Intentions, kā arī TV seriāliem un teātra izrādēm, Bīstamie sakari turpina iedvesmot māksliniekus visā pasaulē. Gada filma Stevena Frearsa režijā tiek uzskatīta par vienu no labākajām bīstamo sakaru ekranizācijām. Šī meistardarba filmas veidotājiem ir izdevies notvert Laklo romāna būtību, uz ekrāna atainojot varoņu sarežģīto psiholoģiju un dziļumu. Tādi izcili aktieri kā Glena Klauza, Džons Malkovičs un Mišela Pfeiffer nevainojami atveido franču aristokrātijas intrigas un ietekmi. Filma lieliski ataino 20. gadsimta Francijas galma krāšņumu un dekadenci. Izsmalcinātie dialogi, greznie tērpi un atmosfēriskā mūzika aizved skatītājus varas un intrigu pasaulē. Visi šie elementi rada unikālu, valdzinošu un reizē biedējošu atmosfēru. Varoņu spriedze, cīņa par varu, bīstamie sakari, to visu Stevens Frears meistarīgi ataino, padarot filmu par aizraujošu piedzīvojumu no sākuma līdz pat beigām. Filma saņēma atzinību par savu māksliniecisko vērtību, iegūstot 3 kinoakadēmijas balvas, tostarp balvu par labāko adaptēto scenāriju un labākajiem kostīmiem. Bīstamie sakari ir obligāti noskatāma filma visiem vēsturisko drāmu un mīlestāstu cienītājiem. Neatkarīgi no tā, vai jūs interesē sižets vai vienkārši vēlaties baudīt izcilu kino, Bīstamie sakari ir filma, kas jāredz. Gada filma Cruel Intentions, kuras režisors ir Rodžers Kambls, pārceļ bīstamo sakaru darbību uz 20. gadsimta 90. gadu beigu Amerikas vidusskolēnu vidi. Šī filma piedāvā svaigu un mūsdienīgu Laklo klasiskā romāna interpretāciju. Mertejs Marķīze un Valmona Vikonts pārtop par turīgiem un izlutinātiem vidusskolēniem, Katrīnu Merteju un Sebastianu Valmonu. Sāra Mišela Gelāra atveido Katrīnu, augstu un aprēķinošu skolas karalieni, bet Rajens Filips Sebastianu, valdzinošu, bet ļaunprātīgu pavedinātāju. Lai gan laiki un sociālās normas ir mainījušās, tādas tēmas kā manipulācija, atriebība un tieksme pēc varas joprojām ir aktuālas arī šajā mūsdienu versijā. Mīlestība, ietekme, nodevība – tas viss risinās vidusskolas gaiteņos, un filmas veidotājiem ir izdevies biedējoši realistiski atainot to, kā veidojas un sabrūk attiecības. Filma guva milzīgus panākumus jauniešu auditorijas vidū, pierādot, ka Laklo atainotā cīņa par varu un izkropļotās vēlmes ir aktuālas arī mūsdienu jauniešiem. Klasiski darbi, tādi kā Bīstamie sakari, sākumā var šķist sarežģīti. Tomēr ir svarīgi padarīt šos darbus pieejamus ikvienam, jo tie piedāvā vērtīgu ieskatu cilvēka dabā, kas pārsniedz laika robežas. Svarīgi ir izprast romāna vēsturisko kontekstu un sociālo vidi. Iepazīstot 19. gadsimta Francijas aristokrātijas paražas, vērtības, reputācijas nozīmi un cīņu par varu, mēs varam labāk izprast varoņu rīcības motīvus. Romāna unikālā vēstuļu forma ļauj mums ielūkoties varoņu dziļākajās domās un jūtās. Vēstules ir varoņu personīgie dienasgrāmatas ieraksti, kuros atklājas viņu domas, plāni un intrigas. Analizējot rakstīšanas stilu, toni un slēptās nozīmes, lasītājs var atklāt patiesību par varas spēlēm un varoņu patiesajiem motīviem. Arī dialogi ir būtiski, lai izprastu varoņu attiecības. Asprātīgi un reizēm skarbi dialogi atklāja viņu patiesās domas un jūtas. Bīstamos sakarus varētu saukt par īstu manipulācijas mācību grāmatu. Mertejs Marķīze un Valmona Vikonts ar savu viltīgo rīcību
Mums parāda, kā ar vārdiem var manipulēt, pavedināt un kontrolēt citus. Analizējot viņu metodes, mēs varam apzināties manipulācijas draudus un iemācīties sevi no tās pasargāt. Tādējādi bīstamie sakari mudina mūs kritiski domāt un saskatīt patiesos nodomus aiz vārdiem un rīcības. Pat vairāk nekā 20 gadus pēc romāna izdošanas, bīstamie sakari turpina valdzināt, rosināt un izaicināt lasītājus. Ar saviem spilgtajiem tēliem, aizraujošo sižetu un universālajām tēmām, šis franču literatūras šedevrs ir izturējis laika pārbaudi. Laklo darbs mums atgādina, ka cīņa par varu, manipulācija un izkropļotas vēlmes ir neatņemama cilvēka dabas sastāvdaļa, kas pārsniedz laikmetu un sabiedrības normas. Bīstamie sakari ir romāns, kas liek mums ielūkoties savas sirds tumšākajos nostūros un konfrontēt savus dziļākos instinktus un vēlmes. Kurš no bīstamo sakaru varoņiem jūs ieinteresēja visvairāk? Vai jūs fascinē Mertējas marķīzes aprēķins un stratēģiskais prāts? Vai varbūt jūs piesaista Valmona Vikonta nežēlība un neatvairāmais šarms? Aicinām jūs iepazīties ar šo romānu un izveidot savu viedokli.